Labdien! Lasīju kādu stāstu. Mācītājs aprakstīja tādu situāciju savā dzīvē. Viņš atradās Krievijā, no Amerikas atlidoja un tur bija kalpošanā. Un tad viņš taisījās jau braukt mājās un atradās viesnīcā un naktī viņam negulējās. Viņš izgāja no sava numura viesnīcas un apsēdās tur tādā viesistabā, var teikt, jā, tādā priekštelpā. Un, kad viņš sēdēja, lasīja, piegāja sieviete un tādā mīlīgā valodā saka, vai neguļās? Un tu zini, viņš nobijās. Viņam pilnīgi tāda iekšā tāda trīs, viņš saka, es acis nodūru zemē. Un es savaldījos un es sapratu, ko viņi grib pateikt tālāk. Un viņš izvilka savu maku. Makā bija viņa sievas un viņa 2 bērnu fotogrāfijas. Un viņš viņai saka, kā jūs sauc? Viņa saka, Natālija. Viņš saka, redzi, Natālija, šī ir tā sieviete, kurai es biju devis pirmo skūpstu. Šie ir man 2 bērni. Un iedomājies, kādam nelietim man ir jābūt, lai tagad es aizietu ar tevi un iegultos gultā, kad es pēc necik stundām jau būšu mājās atlidojis. Un tu zini, šī sieviete sāk raudāt. Viņa pateica viņam tādus vārdus. Es apskaužu jūsu sievu. Viņa piecēlās un aizgāja. Arī Ijabs, kad mēs lasām 31. nodaļā un 1. pantā, viņš saka tā. Es noslēdzu derību ar paša acīm, ka es neuzlūkošu nevienu jaunavu. Mīļais Dievs, es pateicos Tev, ka Tu mums palīdz būt uzticamiem Tev un caur to arī uzticamiem saviem tuvākajiem. Es Tev lūdzu, Dievs, svētī, lai tiešām mēs staigājam svētumā. Dievs, kad šodien pasaule iet izvirtībā, un Tu esi teicis, kas ir pasaulē, tā ir acu kārība, tā ir miesas kāre, tā ir dzīves lepnība. Dievs, es Tev lūdzu, lai tā acu kāre, Dievs, lai nav mūsu dzīvē, Dievs, kā vīriešiem, tā sievietēm, Dievs, es Tev lūdzu svētī, pasargi mūs, lai tiešām mēs esam savienoti vienmēr ar Tevi un visu uzvaram, Dievs. Paldies Tev! Arī šai dienā svētī. Es pateicos Tev Jēzus vārdā. Āmen. Dieva svētība Tev visās lietās. Visu labu. Uz redzēšanos!